Jūs redzējāt? Mežuls Dumu izdevis jauno. Jā. Ko? Zini Mežulu? Nē, pagriez. Viņš bija mūsu matemātikas skolotājs. Jā, počē, atceries. Jā, Aknis, ko tu redzi? Mums vispār bija tā, ka mums klasē, mums bija kaut kādi trakie džeki, kuri atnesa aknu uz bioloģijas stundu. Tā akna bija silta. Pasauca Hugo un uzšķērda viņu, un tad tā akna tur lidoja pa klasi. Ak, Dievs, tas bija tik traki. Nē, ziniet, kas bija riktīgi crazy, tie mežuļa darbiņi. Jā. Marta, tu atceries? Kur ir cīsim šmīklā? Ko? Esmu jūs sazvanījis. Man jums šodien ir mēmākais piedāvājums. Mājas mobilais internets, tikai jums, tikai šodien 15,99. Māžiskoja, nekad pirms tam neizmantota ideja. Mazi riski, lielas. 30% apstrādā man komanda un pārējos. Lapiņas augšā! Neuztraucies. Tad, kad tu redzēsi Mežuļa Holivudas smaidiņu, viss uztraukums vienkārši sabruks, kā kāša namiņš. Starp citu, tie bridžisti, es zinu, ka viņiem aiz aizvērtām durvīm bija kaut kādas sazvērstības. Bet vai tu esi dzirdējis par skolas pirti? Ok, bet šis ir ļoti nopietni. Vai tu esi dzirdējis par skolas pirti? Pirts var šķist kā kaut kas ļoti prasts, nekas īpašs, nekā bērnu spēlīt. Bet priekš mums tas tomēr ir vairāk nekā tas, jo tā ir daļa no tiem mazajiem momentiem, ko mēs atceramies un kas definē to, ko mēs esam pieredzējuši skolā un tiešām, ko mēs atceramies. Bet vai tu esi dzirdējis par skolas pirti? Eduard, ko tu vēlējies pastāstīt? Oliver, man ir 10 kārtas. Mēs esam komandā? Pagaidi, tu līdz tev piešķiršu. Mēs visi esam šajā laivā. Laivā?
tā ir tikai stāsta pirmā puse. Otrā puse ir tāda, ko, tā teikt, nevar rādīt žetonu filmā. Mūsu žetonu filmā no sākuma bija tā otra puse, bet tad dienu pirms žetonu filmas mums viņa bija jāizņem. Oi. Es neatceros, ka man būtu bijis lielāks skrējiens par to. Es to atceros, kā tas būtu bijis vakardienas. Īstenībā visa ģimnāzija ir viens liels Jā, vispār. Kad tev ir iestāja eksāmenis? skrējiens. Vakar.